rezultāts 6-4. Lūdzu, komentārs šai spēlē. Jā, sveicināti. Galvenais uzstādījums izpildījām trenerā uzstādījumus, noskaņojāmies pirms spēles. Runājām galvenais nebaidīties, iet kā līdzīgam ar līdzīgu cīnīties un, protams, bez veiksmes neiztikt. Un parasti jau mums klibo bišķī tā realizācija un, tur realizējam 10 no 100% varbūt un šodien bija bišķi augstāk, un tāpēc ar rezultāts. Savus vārtus, kā teikt, noturējām, bišķīt ar veiksmes palīdzību, bet, cīnījāmies līdz galam. Komandas gars, tā teikt, uzvarēja. Pirmajā puslaikā redzēju, ka ļoti bieži satikāt pretinieki jau viņu laukuma pusē un nedavāt viņiem ieskrieties. Varbūt tā taktika arī nostrādāja? Jā, principā tas bija viens no punktiem, ko mēs pirms spēles uzstādījām, jo mēs gribējām no sākuma nospēlēt varbūt bišķi savā laukuma pusē. Mēs neesam raduši galīgi spēlē kā pirmais numurs un sākām pirmo maiņu nospēlējām savā laukuma pusē, tā teikt, lai viņi sajūtas kā galvenajā laukumā, un tad ar otro maiņu sākām no viņa puses spēlēt un viens sagaidīt asāk varbūt kaut ko tā un, laikam viņi nebija gatavi uz to un tad, es nezinu, laikam nostrādāja, tā teikt. Pašās beigās jūs saņēmāt vairāk sodus un bija uz tādas robežas, kad bija jau tikai vienu vārtu priekšā 5-4 un bija tas strīdīgs moments pie vārtiem, varēja viss izšķirties savādāk, piekliboja drusciņu tā disciplīna? Laikam, jā, nervi tomēr, pēdējās minūtes nervi un visi uzvilkti, grib cīnās par katru bumbu un tā arī ir. Mēģinājām to 6. sodu nedabūt, varbūt šur tur varēja tiesnesis nosilt vai nē, bet tas, lai paliek viņu ziņā, viņi tomēr varbūt tur mums nosilt par labu tur viņiem, bet es teiktu, ka tiesneši bija ar savā līmenī, viss kārtībā. Būs. Jebkurā gadījumā, Renāri, pagaidām esiet 2. vietā. Apsveicu jūs vēlreiz ar uzvaru un gaidām turpinājumu, varbūt jau pret Nikaru. Paldies, veiksmi jums arī. Paldies, Viņš.